Straujais Krievijas rubļa vērtības kritums licis vienam no lielākajiem Ventspils pilsētas darba devējiem pieņemt darbiniekiem šokējošu lēmumu. No 480 Ventspils 2 kombināta darbiniekiem darbu nezaudēs vien 80, bet vairāk simti ventspilnieku, kuldīdznieku, ugalnieku un talsanieku, kas uz Ventspilu brauc, lai strādātu minētajā kombinātā, no 1. janvāra būs bezdarbnieki. Es jau pensijā esmu, jau gadu nostrādāju virs to terminu, man jau tā mierīgāk ir. Bet cilvēkam žēl darbs jau vajadzīgs visam, šajā laikā vispār grūti. Man bija 23 gadi. Es atnācu strādāt, aizgāju bāka 1999. gadā uz maksāt nespēju. Protams, es pasēdēju kādu pāris mēnešus, pēc tam es aizgāju uz zivu kombinātu. Zivu kombinātā man tagad ir 15 gadi. Man ir otrais etaps, es esmu pārspērus, kā saka, grābeklim uz vienu. Un politika atkārtojās? Un atkārtos, un tas pats nekas te nepazudīs. Jāgaida? Jāgaida. Un kā vispār uzņēmāt šito ziņu? Es personīgi ļoti mierīga. Jūs zināt, kas man ir profesija un man nav problēmas. Kāda jums ir profesija? Konditore. Jūs atradīsiet darbu? Vajadzīgi, jā. Bet te darbs bija labs, apmierināja? Jā, es paapkopēju strādāju vispār, es teikšu, ka normāli. Ziņu par pāriešanu bezdarbnieku statusā strādnieku uzzinājuši no plašsaziņas līdzekļiem. Aizlasīju internetā. Kā tā pirmā reakcija? Man ļoti nepatīkami vispār. Ja tev tas skar personīgi, tad tas ļoti nepatīkami. Un bezdarbnieku pabalsts solās būt tāds, ar kur varēsiet izdzīvot? Jā, stāžs jau arī nav tik traki. Cik jums ir ilgs stāžs? Vai pār pa 30 jau ir. Kāds bija vispār darbs, kas jums bija jādara? Es biju vērēja. Rīta māja no 6 rītā līdz 3 dienā, pus-3 dienā tā. Otrā māja no 3 līdz pus-12. Ar darbu bijāt apmierināti? Jā, ļoti apmierināti. Ventspils 2 kombināta ražošanas līnijas apstādināts trešdien. Piektdien notika vadības īpašnieku un darbinieku kopīga sapulce, kurā piedalījās arī sociālie darbinieki un valsts nodarbinātības aģentūra, lai noskaidrotu, kas sagaida darba ņēmējs pēc 31. decembra. Kāpēc tieši tāds lēmums? Jo mēs varētu strādāt vienā maiņā, bet cilvēki jau saņemtu mazāk. Tāpēc līdz ar to, ka mēs pagājušajā gadā nomaksājām 1,5 miljonu nodokļos un 2 miljonu algās, cilvēkam aizejot uz biržu, viņš var saņemt vairāk. Un pēc vajadzības mēs viņu varam atsaukt uz darbu, ja mums ir papildus pasūtījumi janvārī. Uzņēmums ir bijis stabils nodokļu maksātājs, tāpēc Zivi konservu kombināta vadība iesaka izmantot bezdarbnieku statusu. Ja nav noslēgums vidēji, cik liela alga bija šai uzņēmumam? Apmēram no 400 līdz 600 eiro. Un tas nozīmē, ka bezdarbnieku pabalsts viņam būs tāds diezgan normāls? Jā, tieši tā. Kā cilvēki uztvēra vispār šo ziņu, vai nebija milzīgi šokēti šodien? Mēs sīki izskaidrojām. Krievijas rublim zaudējot vērtību, NVS valstu tirgū tik populāros Latvijas zivju konservus kļuvis neiespējami piegādāt. Tikpat norūpējušies ir arī zvejnieki, kas ir tiešie produkcijas piegādātāji pārstrādātājiem. Kādi varianti? Grūti pateikt, bet nodot zivis būs lielas problēmas. Tomēr turpat netālu notiek aktīva zivju konservu tirgošana. Jā, es kā vec zvejnieks, es paņemu akniņas te ir. Tas ir, kāpēc man jāpērk ir aptiekā, es paņemu 9 un uzstāju, kā man vajag, jā. Es gribēju tā kā Liepājā ir, kur smuki pieiet pie Pričala, atbrauc zvejnieku mājās, svaigi dzivtiņas, tev iegrāba aizne. Te mums vajag Hercoga Jēkaba vietā, ir bijis zivi, ko kādreiz pārdevot. Tā vecie vīri saka. Tur vairs nevar un nav kur zvejniekiem pārdot. Šodien iecienītajā zivju veikalā Šprotiņš, kas atrodas turpat blakus pie Ventspils 2 konservu kombināta, joprojām veidojas rinda, un tā tas ir bijis bieži. Šodien produkcija ir uzrakstu Ventspils vēl tirgo. Vai tā būs nākamnedēļ, mēs nezinām. Šobrīd Ventspils nodarbinātības aģentūrā ir vien 55 vakants darba vietas. Nav noslēpums, ka Ventspils 2 konservu kombināta darbinieki ir maz kvalificēts darba spēks. Tāpat laikā šis konservu kombināts ir lielākais ražošanas uzņēmums Ventspilī. Jūs kaut ko nojautāt? Nē, es neko neteicu. Un pateica, ka šodien sapulce un tad tik uzzinājāt, jā? Ko tagad darīt? Neko, mēs tagad uzbiržies un pēc tam, ka būs darbs, tad mūs sauks ārā. Jūs gaidīsiet, kad atkal būs? Jā. Un ko tas sola, kad būs? Varbūt februārī, varbūt janvāra beigās.
Tā kā būs jāsēž uz pabalstu. Minētās akciju sabiedrības valde uzskata, ka šis laiks jāizmanto, lai meklētu jaunas tirgus iespējas Amerikā vai Japānā. Jau šobrīd 30% produkcijas nonāk arī Ukrainā un Baltkrievijā, kā arī citvietā Austrum Eiropā. Ekonomiskais režīms varētu būt janvāris, februāris, bet mēs redzēsim, kādi notikumi būs janvārī. Varbūt jau janvāra beigās, februāra sākumā mēs jau sāksim palielināt jaudas. Šobrīd Nodarbinātības aģentūras Ventspils filiāli ir pagarinājusi darbu laiku, lai uzspētu reģistrēt visus bezdarbniekus. Gona Porniecina, Žodziņš, Kurzemes televīzija.